Virtuļa ekonomikas pieejas pārskats Rīgai. Mēs te par virtuļa ekonomiku runājām no paša rīta, saukt arī par Donut Economics. Un to stāstu piedāvā Net Zero Cities projekts Virtuļa ekonomikas pieeja ilgspējīgai dekarbonizācijai un iedzīvotāju iesaistīšanai, Rīgas enerģētikas aģentūra un Rīgas valstspilsētas attīstības departaments un NVO Zaļā brīvība. Un Santa Krastiņa un Liena Sēbre no Zaļās brīvības ir uz skatuves, tā kā aplaus lūdzu. Aplausī. Ja gadījumā jūs uztraucaties, ka mums šeit varbūt klātienē ļaužu nav, palūkoties, kas notiek internetā mums. Un tas internetā 4 dažādos portālos saglabāsies mūžīgi, tāpēc lūdzu izskatieties labi, smaidiet un lai foršs pasākums. Vēlreiz paldies. Tēma nav nemaz tik sarežģīts, mēģināšu pastāstīt tādiem vienkāršiem vārdiem. Es pieņemu, ņemot vērā to, ka mēs esam aprits ekonomikas fórumā, diezgan daudz cilvēku jau būs dzirdējuši par virtuli. Mums arī bija diezgan ilgas diskusijas, starp citu, par to, kā vispār tulkot šo konceptu, jo angliski Donut Economics, tas jau ir tā iegājies tautās, un Latvijā tomēr šī ideja ir daudz jaunāka, un ir daudz dažādi varianti, pončiks, baranka un tā tālāk, bet tomēr mēs palikām pie virtuļa. Un, lai gan esam abas pieteiktas, bet tā kā es varu knapi parunāt, tad Liena prezentēs, bet toties es būšu labs palīgs un palaidīšu jau tagad apkārt gan īso, gan garo versiju, gan arī mums bija iedzīvotāji iesaistas aktivitātes, tur ir metodoloģija. Tā kā jā, Santa šodien vairāk būs tāds manuālais asistents, bet mēs abas kopā pie šī strādājām. Tā, kā es varu pārslēgt šo? Tātad es ilgi nekavēšos pie tā, kāpēc mums vispār vajag domāt par to, kā mēs strādājam, kā mēs ražojam lietas, kā mēs vispār dzīvojam. Te viens tāds ļoti uzskatāms piemērs, skatoties no vides aspekta, tās ir planetārās robežas. Un skatoties pēc jaunākiem pētījumiem, mēs ne tikai šaujam pāri klimata pārmaiņām, biodaudzveidības mazināšanos, bet arī mūsu vide ir ļoti, ļoti piesārņota un būtībā likumsakarīgi var redzēt, ka tas, kā šī brīža ekonomiskais modelis strādā, tas vienkārši nav tas, kā mēs varam atbildīgi saimniekot pār mūsu zemi. Un otrs aspekts ir, ka mēs ne tikai daram pāri videi, bet arī ir daudz problēmas arī sociālajā mērogā. Mēs zinām nevienlīdzība, izglītības problēmas, veselības aprūpe. Tā kā ļoti daudz visādas lietas, ko mums vajadzētu risināt. Un tad tas jautājums ir, kā mēs vispār varam saprast, kas tad vispār notiek, kur ir tās problēmas, kur viņas nav, un kā izvēlēties, kurām ķerties klāt pirmajām. Tas ir tas, kur tā virtuļa ekonomikas pieeja ļoti labi palīdz. Un kas tad tas īsti ir? Tātad šeit jūs redzat bildi ar Keitu Raportu, kas ir Oksfordas universitātes pētniece un virtuļa ekonomikas pieejas izveidotāja. Un būtībā tā viņas ideja ir tāda, ka virtuļa ekonomika, tas ir jauns veids, kā skatīties uz ekonomiku. Tas ir ekonomiskais modelis, kas tiecās nodrošināt cilvēku labklājību, nepārsniedzot planētas ekoloģiskās robežas. Un, kā viņa pati saka, bieži vien mēs skatāmies tieši uz izaugsmi, kā uz IKP, un arī mēģinam to pielīdzināt ar labklājību, taču IKP tas ir vairāk kā ātruma mērītājs mašīnā. Tas rāda, cik ātri mēs braucam, bet neko nepasaka par to, vai virzienā, kurā dodamies, ir droši un vai tas vispār ir jēgpilni. Un tas, ko mēs šobrīd redzam mūsdienās, tās ir gan klimata pārmaiņas, gan dabas resursu iznīcināšana, gan, kā jūs arī minējat, daudz sociālās problēmas, nevienlīdzība, nabadzība, konflikti un tā tālāk. Un ja mēs šos faktus ignorējam, mēs ne tikai nodaram pāri sabiedrībai un dabai, bet arī ekonomiski riskējam. Tā kā tas virtuļu koncepts, tas ir, tagad mēs tā mazliet vairāk atzūmojam no tā Rīgas piemēra, kas mums bija par tādām konkrētām lietām, bet skatāmies jau tādā valsts un globālākā mērogā. Mūsu mērķis nav panākt tikai ekonomikas izaugsmi, bet nodrošināt, ka ekonomiskā virzība palīdz cilvēkiem un planētai uzplaukt kopā.
Un tur galvenā tā doma ir tāda, ka mēs vairs neskatāmies uz cilvēkiem kā racionālajām būtnēm, kas dara tikai racionāli pamatotus lēmumus, bet ka īstenībā mēs esam sociāla un noturīga kopiena. Mēs varam adaptēties un atrast labākās pieejas paši sev. Un tad skatoties, šeit ir tāds diezgan pilns slaidiņš, bet skatoties šeit uz šo manu skaisto ilustrāciju, tas koncepts virtuļu ekonomikai ir tāds, ka mums visiem ir vajadzīgs nodrošināt sociālo vajadzību pamatu, kas ir, piemēram, veselīgs ēdiens, mājokļi, draudzīga pieņemoša kopiena un tā tālāk. Bet reizē, lai to nodrošinātu, mums ir jāpatērē kaut kādi resursi. Tas nav iespējams, ka mēs pilnībā neko nepatērējam. Bet tā atslēga ir tajā, ka mums vajadzētu to patēriņu nodrošināt tā, lai mēs nepārsniedzam ekoloģiskos griestus, lai mēs lai mēs nepiesārņojam vidi, lai nenotiek klimata pārmaiņu pastiprināšanās. Un tā skaistā zaļā bildīte, tas ir tas, kur mēs vajadzētu nonākt. Un tas ir pats pamats virtuļu ekonomikai, ka mēs nevis skatāmies vienkārši uz izaugsmi, bet domājam jau tomēr ierobežojumos, jo mēs nevaram bezgalīgi augt uz ierobežotas planētas. Un saliekot to kopā, šeit ir pats virtuļu modelis. Šis tiešām būs tāds ļoti, ļoti ekspresa prezentācija, jo par šo arī var runāt vairākas dienas, kas un kā. Bet šeit jūs redzat, te ir tā zaļā zona, jeb drošas rīcības telpa. Uz iekšpusi ir sociālās kategorijas, jeb sociālais pamats, ūdens, ēdiens, veselības aptrūpe, izglītība, ienākuma darbs, miers un tā tālāk. Tas ir mūsu tas balsts, kas ir vajadzīgs jebkuram cilvēkam, jebkurā vietā uz pasaules. Un augšpusē ir šie ekoloģiskie griesti, kurus mēs nedrīkstam pārkāpt, ja mēs vēlamies uz šīs planētas rūpīgi un atbildīgi dzīvot. Un šo pašu modeli mēs izmantojam arī Rīgai. Mēs kopā, kā jau iepriekš minēts, ar Rīgas enerģētikas aģentūru un pašvaldību veicām virtuļa modeļa novērtējumu arī Rīgai. Un šīs ir tās kategorijas, kā mēs to sadalījām un izvēlējāmies. Labajā pusē, ārpusē, šeit ir globālie aspekti, šeit ir sociālie aspekti, lokālie aspekti. Un būtībā katrai no šīm kategorijām mums bija jāatrod dati, indikātori, un arī mēs izvēlējāmies konkrētas robežvērtības, kuras pasaka, vai mēs robežu šajā konkrētajā kategorijā pārsniedzam vai nē. Tātad Rīgas ilgspējas portrets Santi jau jums izdalīja arī apkārt. Mums ir gan garais pārskats, kurā ir minēts tieši visa metodoloģija, ko mēs izmantojām, dati, ko mēs izmantojam, gan arī īso pārskatu, kur var īsumā vairāk redzēt konkrētās kategorijas. Un kas tad tur iekšā ir? Kā es minēju, mēs izmantojām gan lokālo, gan globālos aspektus, jo tas ir arī ļoti svarīgi. Mēs bieži vien, īpaši arī ar aprits ekonomiku, mēs runājam tieši šeit uz vietas, kā mēs varam izmantot produktus, piemēram, ilgspējīgāk, kā mēs varam viņus atkārtot izmantot. Bet virtulim ļoti svarīgi ir arī paskatīties uz globālajām ietekmēm. Un pat vēl padziļinātāk nekā to dara aprits ekonomikā. Piemēram, kā tie produkti, ko mēs izmantojam šeit, kā tas, ko mēs pasūtam, piemēram, no ārzemēm, kā tas ietekmē, piemēram, sieviešu tiesības. Ja mēs pērkam audumus un drēbes no ātrās modes veikaliem, bieži vien tie var nākt no vietām, kur tiek kur tiek izmantotas, teiksim tā, nesociāli atbildīgas prakses. Un tas pats arī ar globālajiem ekoloģiskajiem jautājumiem. Piemēram, vai šis auto, ko mēs iegādājamies šeit, vai tie metāli, viņi ir ņemti no karjeriem, kuros tiek pēc tam iepumpēts dažādas ķīmijas, vai arī tomēr tas ir kaut kas, kur jau ir izmantoti ilgspējīgi un otrreizēji materiāli. Tā kā ļoti, ļoti daudz dažādu aspekti, un to visu
mēs salikām kopā šajā te virtulē, un tad tas jautājums ir tāds, kā izskatās Rīgas portrets, izmantojot virtuļu pieeju. Tiem, kam jau ir rokās, jūs jau redzējāt mazliet uz priekšu, un tad šeit ir tas mūsu apkopojums, kā mēs izskatāmies. Tātad ārpusē ir vides aspekti, iekšpusē ir sociālie aspekti, labā pusē ir globālie un kreisajā pusē ir lokālie aspekti. Un, diemžēl, šobrīd vēl nav tāda viena konkrēta metodoloģiskā pieeja, kas tiek izmantota virtuļu ekonomikas novērtējumiem, arī, piemēram, skatoties, kā to citas valstis darīja. Jo būtībā katrā vietā tas konteksts ir mazliet atšķirīgs. Mūsu pieeja ir līdzīga tam, kā, piemēram, tika veidot šās te vērtējums Briselē. Un mēs izvēlējāmies 5 kvalitatīvās kategorijas. Piemēram, vides jautājumos šīs kategorijas atspoguļo gan nacionālos standartus, gan arī Eiropas standartus, gan arī pētījumus, piemēram, par gaisa piesārņojumu, kas skaitās cilvēkiem kaitīgs, kas skaitās ļoti kaitīgs un tā tālāk. Un tad arī, piemēram, citi dati no sociālās puses mēs izmantojām no Rīgas pašvaldības pašu ievāktos aptaujus, iedzīvotāju aptaujus par apmierinātību, piemēram, par mājokļu pieejamību, par transporta pieejamību. Un tad to visu mēs salikām kopā šeit. Jā, daži secinājumi ļoti īsi. Vairāk nekā pusē kategorija tiek pārsniegts gan sociālās, gan ekoloģiskās robežvērtības. Un skatoties šo virtuli, mēs redzam, viņš tiešām ir ļoti sarkans, bet tas nav pārsteigums, jo tā vienkārši ir šī te realitāte, ko mēs varbūt ik pa laikam varam ieraudzīt, bet bieži vien nemaz negribam skatīties uz mums, kā vairāk tādas pārticīgās patērētāju valsts. Jā, tā ir rakstura īpašība, skatoties arī to, kā citās valstīs šie virtuļu novērtējumi veikti un citās pilsētās, tā pašā Briselē, arī Amsterdamā un tā tālāk. Mēs redzam, ka pilsētas, kurās ir lielāks patēriņš, lielāka pārticība, lielāka tendence uz vairāk pirkšanu, mēs redzam, kāda ietekme tas atstāja. Un tai pašā laikā arī šeit mums ieskicējās dažādi sociālie aspekti, kuri arī ir ļoti arī viegli apzināmi Rīgā. Piemēram, tā pati veselības aprūpes pieejamība. Jā, kā es minēju, īpaši satraucoša situācija ir globālajos aspektos, un tā arī ir tā lieta, ka mēs neredzam to apslēpto pusi tām mūsu darbībām. Un skatoties uz šo bildi, man pašai ir sajūta, ka ir nepieciešamība pārdomāt mūsu izpratni par to, ko tad nozīmē laba dzīve, laba normāla dzīve, ja mēs pārsniedzam gan ekoloģiskos, gan sociālos sliekšņus. Runājot par tādām lokālajām iespējām, šeit es varbūt neiešu tik dziļi, jo jums būs jautājumi, mēs noteikti varēsim parunāt, bet tomēr es gribēju pateikt to, ka nav tā, ka viss ir slikti, ir arī labās lietas. Viņas vienkārši šajā vizualizācijā tik labi nevar redzēt, jo tā doma ir, ka mēs ejam uz to zaļo zonu. Un tad šeit no tādām pozitīvajām ir labsajūtas veicināšana, tas ir saistīts ar pieejamību dabai. Tad mums ir kultūras aktivitātes, Rīgā ļoti pieejamas, un arī šeit jūs redzat, dzeramais ūdens ir augstas kvalitātes un arī ļoti pieejams. Tā kā var arī paskatīties uz labo pusi. Un šis kopumā palīdz arī uzreiz novērtēt, okay, kas ir tas, pie kā mums vajadzētu strādāt, kas ir tas, ko mums vajadzētu darīt. Jā, es ātri paveikšu. Tātad šis te modelis, viņš dod ieskatu gan lokālā, gan globālā kontekstā, un mēs uzreiz varam redzēt, kas varbūt ir tādas burtiski sarkanās zonas, pie kā vajadzētu piestrādāt, un tas arī palīdz identificēt izaicinājumus, kādi ir mūsu pilsētām. Un to var izmantot arī kā tādu strateģisko kompasu, jo perfektajā scenārijā šādu
novērtējumu varētu veikt, piemēram, ik pēc 2 vai ik pēc 5 vai 10 gadiem un redzēt, kā mainās, kāds ir mūsu progress, kādas ir tendences, kas ir tas, kas, piemēram, nav mainījies, un palīdz arī virzīt politiskos lēmumus. Un tā doma, kāpēc vispār šis novērtējums tika radīts, bija, lai Rīga varētu labāk izvērtēt savu ilgspējīgas attīstības plānu, kas tiks, ja nemaldos, veikts 2027. gadā. Tā kā šis ir tāds kā iepriekšējā pārbaude. Un, jā, kā es minēju, tas nav tāds rīks, ko izmantot tikai pašvaldībām. To var arī izmantot arī cilvēkiem, arī parastiem iedzīvotājiem. Mēs esam braukuši arī uz skolām, gan ar skolāniem runājuši, gan arī ar skolotājiem, jo virtulis, viņš palīdz ieraudzīt lielo bildi. Bieži vien ir ļoti grūti saprast, uz ko fokusēties, bet vismaz saliekot to vienu kopā, var rasties ļoti, ļoti daudz un ļoti, ļoti interesantas diskusijas. Jā, un tad šeit ir tāds ātrais apkopojums ar resursiem, un tas arī būs viss īsumā. Liels jums paldies! Un es iesaku apskatīt tos dokumentus, ko mēs izlikām. Paldies, Santē un Lienei! Paldies, aplausī! Tātad, ja ir kādi jautājumi, ja ir vēlēšanās arī kaut kāds materiāls varbūt papildus dabūt, un ko mēs varam iesākt, lūdzu, ar tām brošūrām, jā, ko ar tām darīt? Kas tām jādara? Tas jābildē vai jāņem uz mājām? Kāds plāns? Jādod, skaidrs. Labi, paldies par atgādinājumu. Jā, bet sabildējiet to, kas jums tur liekas foršākais un noteikti izmantojiet. Online, un adrese ir? Ok, rea.riga.lv/slīpsvītra. Donats. Vai jūs vienkārši ierakstīsiet virtuļa ekonomika Rīga? Es domāju, jūs arī atradīsiet. Paldies! Jā, brīnišķīgi.